Nu, ko sveicināt, man dārgie draugi. Es šobrīd dodos vēlā vakarā uz Londonu, palikt pa nakti pie Leona. Ko tu man filmē? Nu, 5 stāv mājā, bļaļ, Kruševska, Lietuvas projekts. Jo rīt mums sākās darbs agri no rīta, un tāpēc es negribēju baigi agri celties. Tāpēc izdomāju aizbraukšu pie Leona, nu, patusēsim, zin kā, bišķi iedzersim, šņabīt, un no rīta brauksim filmēt. Kopš es pārdevu savu auto, es vēl neesmu reizi braucis uz Londonu bez auto, ar sabiedrisko transportu. Un šobrīd man būs pirmā reize, kad es izmantošu sabiedrisko transportu un nopirku jau biļetes uz vilcienu un došos. Bet, nu, atkal, laikam jūs domājat, cits idiots vienkārši stāsts par to, kā viņš brauks ar vilcienu. Nu, priekš manis tas ir kaut kāds experience, bet, nu, labi, tas nav svarīgi. Galvenā doma ir tas, kad man bija viens klients, un tur bērni visādas vitamīnas pārdod un tā tālāk, un mēs ar Leonu kaut kad nesen filmējām. Nevis filmējām, bet bildējām šitos te produktus, un bērns, modeļus un tā tālāk. Un tad sanāk tā, ka tās bildes tagad ir visur pa Londonu, uz billboardiem, uz autobusiem, metro, var atrast, nu, stacijās, pieturās. Nu, nav tā, ka galīgi laikam visur, bet, nu, ir pa visur Londonu manas bildes salīmētas, saproties. Un, kā es par to uzzināju, jo viena no modelēm, francūziete, viņa šodien iepostēja storiju TikTokā, kā viņa tur pozē blakus savai bildē, kuru es bildēju. Nu, tāpēc es tā padomāju, nu, tā kā es dodos uz Londonu, vajadzēs uzmest acis un vispār pastīties, vai es varēšu atrast savu darbu. Un, nu, protams, arī pie reizes jums parādīšu Londonu nevis no mašīnas braukšanas tās puses, bet, nu, tā kā no parasts cilvēks ar vilcienu braucošs. Tā kā, ja jums ir interesanti, dodamies uz priekšu. Tālāk izskatās Lutons vilcienu platforma, jā, pietura, 4 platformas, saproties, redz, kādas jaunums tas jums stāst. Bet, nu, nekas īpašs, jā. Nu, un kaut kā tā. Te arī ir, tur tālāk, ja ir ārā augsts, kas ir baigais retums, vai baigais vējš, vai lietus, jūs varat aiziet, ir tāds būdiņas nodalīts, kur jūs varat vienkārši aiziet pasēdēt siltumā un klusumā. Tūlītās aiziešu parādīšu. Nu, lūk, tagad mēs pienākam, nospiežam podziņu, durvis automātiski atverās un, lūk, nu, te gan arī, es tā saprotu, invalīdiem ar ratiņiem iebraut, gan vienkārši pasēdēt var. Bet, nu, es te nesēdēšu, es neesmu invalīds. Kā arī šeit ir 2 vilcienu veidi. Viens ir ātrais vilciens, kurš no Lutons līdz Londonai var aizbraukt 20 minūšu laikā, vispār bez apstājas, ja, bez pieturām. Vienkārši tu iekāpt, un nākamā pietura jau būs galapunkts, St. Pancras pietura. Es braukšu ar lēnāku, kurš ir budžetīgāks vilciens. Nu, tur, protams, būs pieturs, un man liekas, ja es nemaldos, tieši šis vilciens brauc nevis līdz Londonas centram, bet līdz Brightonai pašai. Tā kā, nu, tāls ceļš. Tā kā no Lutons arī var aizbraukt līdz pašai Brightonai, ja paši zinat, nu, ja jūs zinat, kur tas atrodas. Bet, nu, līdz jūrai, karoči. Pēc ātrais brauc 20 minūtes un ar pieturām 45 minūtes līdz Londonai. Tā kā es domāju, nav tik traki. Esmu beidzot vilcienā, baigās sajūsmā, baigās piedzīvojums man gaida. Labi, es jokoju. 8. pietura būs mana. Un pēc 6 pieturām es jau būšu Londonas centrā.
Tā kā es jums pateikšu diezgan labi. Un vilciens pats par sevi ir ļoti kluss, mūsdienīgs, protams. Un salīdzinoši ar sliedēm, nu es nezinu, kā Latvijā ir salīdzinoši ar tām sliedēm, kuras ir savienotas, un kad tu brauc, tu var dzirdēt to Šeit tā nav. Te vienkārši tā kā viena vesela sliede. Nu, vienīgais, ka kaut kāds savienojumi, kad kaut kāds sliedes tur maina savus virzienus, bet tā kopumā, nu, klusums. Dārgie draugi, esmu beidzot klāt. Gribēju vienkārši parādīt tā pieturu, kur es esmu apstājies. Tā ir tieši uz, atrodas tieši uz tilta. Un paskat kāds skats. Redziet, pilnīgi visu Londonu var redzēt, pats centrs. Tagad man jāsaprot, kā no šejienes tikt ārā. Ko es vienmēr pamanu, kad es atbraucu no Lutons uz Londonu. Londonā vispār ir pavisam savādāks sejas cilvēkiem. Nu, es nezinu, tā kā pirms jūs esat dzīvojat laukos un, ziniet, laucinieki tādas sejas, ja? Nu, pavisam savādāk laucinieki ir. Pilsētnieki izskatās savādāk, tāpat arī Lutonā. Lutonieši izskatās tā un londonieši savādāk. Nu, paskat, cik forši izskatās. Es nezinu, vai man var redzēt vai nē, bet, nu, vakarā skatiņš ir vienkārši kolosāls. Un paskat, skats zem tilta. Un no turienes es atnācu, sanāk, jā, nokāp lejā. Un indieši tie kliegā. Un paskaties. Vienkārši London. Ļoti forši. Bet labi, es ilgi neaizkavēšos, jo man ir tagad jāmeklē Leon. Viņš kaut kur tagad strādā. Un tad mēs kopā brauksim pie viņa ar viņa auto. Un ārā rādīts, ka ķipa plus 3 grādi, bet pēc sajūtām it kā kaut kad, nu nezinu, 15 grādi, bet tā es jūtu. Dienu un nakts. Es te kā laucinieks atbraucu, zinu, no Lutons. Pilnīgi katra ieliņa Londonā ir kaut kā tāda īpaša. Pat arī ir lūk tādas gleznas uz sienām. Baigi stilīgi izskatās. Pilns ar visādiem kafūžiem un restorāniem un paskat zem tilta. Nu ej un bildējies. Nu pats es tur rozā krāsā tāds foršs tiltiņš, nu. Ideāli vienkārši. Labi, es speciāli iešu augšā, lai jums parādītu, kā izskatās. Nu, kā es atkal, es Londonā cik reizes esmu bijis, bet, nu, man tās tā kā turistisks tagad tā kā noskaņojums. Nu, protams, vēl ko es gribēju pateikt, ka Londonā Ziemassvētku laikā ir nenormāli skaisti, jo Londona krāšņo ar visādām gaismiņām, eglītēm un ļoti stilīgi. Tie pošu veikali dekorē savus fasādes. Tā kā, jā, vienīgais, ko es vēl gribētu pateikt, kad Londonā, jā, jūs kādreiz būsiet pirmoreiz Londonā, nekad nesteigājiet ar telefonu, tā kā es tagad to daru. Vai vienkārši skatāties un kaut ko tur internetā sēžat, jo te ļoti izplatīts, ja jūs stāvat un nesakojat, kas apkārt notiek, brauc garām pārsvarā ar elektriskiem riteņiem, baņģūgas jaunieši un izrauj jums telefonu no rokām. Un jūs vairs neko nevarat ar to padarīt. Ne noķert, nekā, jo elektriskais ritenis ļoti ātri uzņem ātrumu. Tā kā, jā. Nu, lūk, par ko es biju runājis. Redziet, es nezinu, kas tā pa ēka ir, bet tur tālumā ļoti skaisti nokrāsņojuši. Un te tāda, lūk, eglīte, paskat. Ideāli. Un tāda skaista iela. Wow. Vienkārši kluss, mierīgi, nav turisti, jo, nu, es nezinu, tagad jau laikam vēlts priekš turistiem un augsti, bet vienkārši patīkam steigāt pa tādām ielām, es jums pateikšu, zinu, kā redzēt. Tie, kuri seko manam kanālam, laikam noteikti jau pazīst Leonu,
Mēs kopā strādājām, vismaz pēdējie video bija Kannās. Ko tu man filmē? Ko tu gribi pateikt visiem subscriberiem par šitādu kaseku, ko tu tikko padezdīji kaseku uztaisīji? Mēs tagad nogājām stundu, mēs atrodamies industriālajā zonā, un te nav ko ēst, un tu man kaut ko ļepīji, ka mēs tūlītās būsim Five Guys. Būsim Five Guys kādreiz. Priekš Victoria's Secret filmējām un priekš jums. Ja neesat redzējuši, noteikti ieiet manā kanālā un apskatieties, kā mēs tur strādājām. Tur, laikam, būs 3 sērijas, ja es nemaldos. Tagad es tūlītās viņu satikšu. Viņš jau beidz savu darbu un iet uz parkingu pēc auto. Es pateikšu, Londonā dzīvot ir drausmīgi dārgi. Mums te vieni pazīstami. Viņi tagad pārvācās no Lutons uz Londonu, vesela ģimene, 2 bērni, vīrs ar sievu. Viņiem patīk šausmīgi Londona. Un viņi atrada 2 istabu dzīvokli, tā kā mājā. Tikai 1. stāvs, 2 istabas, viesistaba, un viņi par to visu maksā 2600 mārciņas. Tas ir 3000 eiro mēnesī, neskaitot rēķinus. Jūs varat tagad paši padomāt, ja? Paskaitīt, kādai jums jābūt algai, lai jūs varētu komforti dzīvot Londonā. Tā kā traki. Tagad man ir jāatrod Leon, jo Leons arī dzīvo Londonā, bet viņam ir sava māja. Tur ir baigais plus. Pasties, kur ir Leons ar savu auto izbraucis ārā, tā kā zinādams, kad es tūlītās pienākšu, atvēru durvis man. Čau, Leon! Čau, vecāks! Pagaid, bračiņ! Es šās pagaid. Tevi neesmu redzējuši. Protams, bračiņ, padažģī, kā tavu mašīnu vajadzēja busiņu paņemt. Darau, bratvā. Darau, japtē. Pasties, kur Leons, ja esat ilgojušies pēc Leona. Leons ir atgriezies, Leons tikko pabeidz darbu. Jā. Stāst, Leon, kas notiek, kas tev dzīvē notiek? Dzīvojam tā pa bišķiņam. Super, kas pa darbu bija? Man atkal tagad ar seju. Kas viss kārtībā? Nav jau sejas, pasties, redz, nav jau sejas. Viss ir forši. Jā. Tā kā mēs tagad braucam pie Leona, viņš teica, ka viņš kaut kur dabūja no Lietuvas kaut kādu šņābi. Lētu. Protams. Dzersim šņābiņu, jo darbs ir rīt. Šodien mēs dzeram šņabīti. Padarzi, kas tas tāds ir? Es šito nekad neesmu redzējis tā. Tagad es esmu pie Leona ciemos, un viņš ir Ilona Maska fanāts. Un viņš, tā kā viņam patīk visādi tur inovācijas jauns, viņam ir kaut kāda īpaša virtuve, kurā es nekad mūžā neko tādu neesmu redzējis. No krāna nāk jau tēja gatavā ārā. Ja? Un kā tas vispār ir iespējams? Es nekad mūžā neko tādu neesmu redzējis. Lūdzu, nodemonstrē. Oi, tu nos. Kā tas ir iespējams? Un, tīrs, viss ūdens, ja? Jā, no filtra. No filtra? Oi, tu nos. Galvenais interesanti tas, ka es nekad mūžā pat padomāt par to nevarēju. Lūdzu, ierakstiet komentārā, vai jūs kādreiz kaut ko tādu esat redzējuši. Un, ja jums kaut kas... Domāju, ka visi tavi subscriberi dzīvo zem akmeņa? Pieņemsim, nezinu, Latgalē. Latgalē, Janka, čau. Čau, Janka. Kas vēl jauns un interesants tev ir virtuvē? Hologrāmas kaut kādas nāk ārā no galda, tur galogrāmas? Nav? Mēs tagad esam pie Leona mājās, es te īpaši daudz neko nestāstīšu, bet jūs redzējāt kādas inovācijas Leonam ir virtuvē, ja būs kaut kāda jauna inovācijas, par to pastāstīšu, bet tā līdz rītam, tāpēc, ka mums rītā jāceļās. Bet tagad mēs iesim dzert šņabīti. Pariet, Leon. Es vēl ilgi nevarēju aizmigt, jo nepārtraukti lauzu galvu, kā no krāna var nākt verdošs ūdens. Tas ir vienkārši fenomenāli.
darba diena ir beigusies. Es īpaši nebija laika parādīt, kā mēs strādājam ar Leonu. Pareizāk, es strādāju, Leons strādā arī. Un nezinu, kas no šitā vloga sanāca, bet ceru, ka jums patika. Neaizmirstiet pierakstīties Leona kanālam, manam kanālam, visiem kanāliem, saproties. Leons man to ītās aizdīs uz vilcienu staciju, un tad es braukšu uz mājām. Nu, kaut kā tā. Labi, davai. Čau. Leon. Čau, vecie, draugie. Visu labi.